Kā mēs zinām, lielākais Rīgas piesārņotājs ir Rīgas brīvosta. Sarkandaugavas iedzīvotāji katru dienu elpo benzolu, bet, diemžēl, Zaļās partijas programmā neatrada nevienu vārdu, ko tad mēs darīsim Rīgas brīvostā šajā sakarā. Mūsu partijas programmā bija kā melns uz balta rakstīts, ka Rīgas brīvostā mēs ogles krausim, bet krausim droši, tā lai sniegs ir balts un gaiss ir svaigs. Tas ir punkts numur 1. Otrs, bīstamās kravas, kādas šobrīd top Rīgas ostā, kas saistās ar minerālu mēsliem, attiecīgi, kas ir nātrija chlorīds, kas varētu būt eksplozijai bīstams. Šādas kravas ir kravu pārkraušana obligāti jāizvērtē Rīgas brīvostā, ir jāveic civilās aizsardzības plāns, un tad viņš ir jāizvērtē, tur nepietiek tikai ar ietekmi uz vidas novērtējumu. Respektīvi, Rīgas brīvostā ir jāattīstās, un tas arī mūsu programmā ir rakstīts. Bet šai attīstībai jānotiek droši un roku rokā ar vidas aizsardzību. Kā tieši notiks droša ogļu pārkraušana? Šobrīd, ja mēs zinām, ja es nekļūdos, varbūt kāds var man pakomentēt, kad Krievijas salā notiek jauna termināļa būvniecība, kur pārkraus šīs ogles, ka šīs ogles no centra tiks pārvestas uz Krievijas salu, kur ir jaunas tehnoloģijas. Tas jau notiek, un tas ir jāturpina, lai tas arī notiek. Nātrija chlorīds ir eksplozīva viela. Man liekas, tas ir vārāmā sāls. Nē, kas saistās. Es, diemžēl, neesmu fizikas eksperts un ķīmijas, lai es varētu šīs niansēs varbūt nokomentēt, bet ir šī viela, kas ir